katru gadu. Šī Valentīna diena man nebija īpaši veiksmīga. Bet, ko Rīgas valsts otrās ģimnāzijas skolēni plāno darīt Valentīna dienā? Tur mēs redzam savvaļas vīriešu dzimtas pārstāvis atpūšoties. Dosimies to izbaudīt viņus. Sveiki! Vai jums liekas atbildēt nedēļas jautājumus? Es atbalstu. Jā? Nav tā traki jātērē daudz naudu meitenēm, tā? Ir. Bet vismaz ir tā kā iemesls. Ir vērts, jā. Jā, un ir iemesls un vērts un tā. Ka nav tā, kā šī dienā pēkšņi uzdāvina puķi, bet ka tāds iemesls tiešām uzdāvina to puķi un tā. Vismaz, ja tā baidās, tad vismaz ir tā kā. Jā. Un tā kā kaut ko svinēsiet, tad būtu kādu plānu. Ir plāni? Ideāli, tas labi. Man tā kā ļoti nepatīk Valentīna dienas, vispār nesaprotu, priekš kam tāda diena tā kā vajadzīga. Nu tiešām, kāpēc pēkšņi es domāju, kāda diena, ka tur, jāpērk viss tās rosas, viss, nepatīk. Visam, tie lāči un rosas un tā šokolāde, Jā, labāk vienkārši ikdienā aiznes. Jā, kaut ko vienkārši tā. Tas ir tāpēc, ka jums ir bijušas sliktas pieredzes? Nē, noteikti nē, bet vienkārši man nepatīk tie lāči, visas nesaprot, man slikti tiešām paliek vienkārši noteikti. Jauka diena. Jā, tiešām? Jā. Nav tā traka, ka meitenēm jātērē naudu un tā, ka... Ja ir meitenes, tad varbūt ir jātērē naudu. Valentīna diena ir labāka no meiteņu puses vai no puišu puses? No meiteņu puses. No meiteņu. Viņas saņem visu brīvi justies un viņi visi pienāk klāt. Es tev piekrītu. Tad man ļoti patīk Valentīna diena, jo man tajā dienā ir dzimšanas diena. Tas viss, ko es varu pateikt. Wow! Es Valentīna bērns, jā. Tā. Ideāli. Un tā kā tieši tā kā tev ir dzimšanas diena, bet tu arī tā kā dāvini meitenēm dāvans. Un es nāku, ka tu saņem dāvans, tu vēl dāvini dāvans. Es parasti nekad nesaņemu dāvans, tikai dāvani. Jā, tikai dāvani? Jā. Bet baiglam. Un jau šeit vai tā kā Valentīna dienā ir labāk būt puisim vai meitenei, kas tā kā benefito vairāk no tā? Loģiski meiteni. Jā. Bet tu tais puiši pēc tam saņem kaut ko arī priekš. Ja tā būtu meitene. Meitenes saņem dubultu. Vispār jā, es piekrītu, jā. Tas bija labi. Viss notiek apusē. Jā. Un vai tā kā... nezinu, puisim nav tas tā kā iemesls, lai uzrunātu meiteni. Tā kā viņš jau to izmantot kā iemeslu. Vai labāk vienkārši ikdienā? Var izmantot, bet nevajag uz to paļauties labāk. Vienkārši ikdienā pienāk klāt un pateikt, ka man patīk. Tā, vai tu tā kā to uzskati, ka tā ir vajadzīga vai arī tā ir nevajadzīga un galīgi garām? Man personīgi viņi pričam nav vajadzīgi. Citiem viņi patīk, es nezinu. Un tu tā kā uzskati, ka tas ir tāds, tas tā kā, vispār man tāds tā kā iemesls, lai puisis runāt meiteni vai viņam kaut ko uzdāvināt meitenē vai tā. Bet kāpēc to nedarīt ikdienā? Kā tev šķiet, vai to ikdienā arī var darīt, vai arī tā kā tas īpašs iemesls, vai tas ir nepieciešams? Man nav pieredzes ar to, es nevaru atbildēt. Varbūt kā tev plāna Valentīna dienā? Es, piemēram, spēlēšu visu dienu datoru, man nav citu plānu. Jā. Ko tu domā darīt? Kaut ko līdzīgu droši vien. They get me candy, yeah. Like, no, I don't know. Say it again. It's like a candy, I guess. Es domāju, ka principā, ja cilvēki grib svinēt, kāpēc gan ne, ka tas ir kāda cilvēka izvēle. Tas ir personāla izvēle. Un kā tev varbūt ir kādi plāni vai nezinu, tur nopirkt šokolādes sirsniņu vai tādu? Nē. Nav nekāda īpaša tāda diena, kāda pasākuma kaut ko klājas, ne? Nē. Ok, un pēdējais vai kā no meitenes skatu punktu, vai tas tā kā ir labāk, vai tie iegūst vairāk kaut ko Valentīna dienā? Principā, nē. Jūs varat tāds kā parasta diena, kas... Parasta diena, tā kā... Tas kā vairāk ir kā iemesls puišiem uzrunāt meitenes un kaut ko uzdāvināt viņiem. Es domāju, ka tas ir iemesls cilvēkiem kaut ko pasvinēt. Jā, kā jau pēc vienkārši kaut kāds iemesls pasvinēt. Es ar viņu. Ko domā par viņu? Tā kā ir tā vērts vai tā kā... Nē, ja tu esi viens, tad nē. Nē, tu jau var aiziet 50 Shades of Grey. Un tā kā tev šķiet, vai tā kā puiši iegūst kaut ko vairāk nekā meitenes Valentīna dienā vai otrādāk? Ja izdodas, tad jā. Ko vispār puišiem dāvināt, kā meitenes Valentīna dienā? Un kā vispār uzrunāt, kā meitenes Valentīna dienā? Zeķis dāvina. Zeķis ļoti labi dāvina. Zeķis? Kāds zeķis? Zeķis. Vienkārši zeķis. Sirsniņā. Ar sirsniņā? Jā. Man patīk apkārt ar sirsniņā. Tas jau ir pārāk intīmi. Bet tu vari virsū biksā. To jau arī var, bet vai visu to darīt? Varbūt tu tikai. Es
atbalsta, ka ir Valentīna diena, tur varbūt citiem kaut ko es nezinu. Baigi bīstami. Bet tā kā, man šķiet, ka meitenēm tā kā ir vairāk tas tā kā, viņas jūs tāds laimīgs tā, bet pušiem tas tāds, nu, ne tikai forši, pušiem arī spēļo. Jā, ļoti forši. Bet tā kā, tas ir tāds iemesls. Bet no meitenēm ir tāds vairāk tāds priecīgāks un tāds, jā. Tad tu jūties Valentīnā tāda priecīga un laimīga. Man patīk, kas viņi intervē. Jā? Noteikti. Un, ja ir draudzene, tad ir forši. Tad ir forši. Jā, ja nav draudzene, ja esi viens, tad vispār nezinu. Laikam vajag nogulēt visu dienu, bet šajā gadā iznāk tā, ka es vēl otru dienu. Un tad, nezinu, kaut kā Mēs būsim skolā. kaut kā jācīnās, nezinu. Bet vismaz sejas nāk dienu. Opā, jā, un vēl ir visiem Valentīna dienas pasākums, kur vispār, jā. Vismaz Valentīna diena ir tāds tā kā iemesls, lai uzvarētu no meitenēm. Vai ne? Es labāk pakārtos. Labāk pakārties, ka uzvarētu meiteni. Jā. Jā, es piekrītu, tas ir briesmīgi. Bet tā kā kādam šeit kā labāk tā kā puisi vai meiteni Valentīna? Tā neviens nejautā. Tā kā meitene nebūs tā kā sirsnīgāki, un tā kā, ja gadījumā kāds puisis uzdrošinās, tas baigi mīļi, bet puišiem tā kā, nezinu, baigais stress ir. Jā. Jo, viņiem tā kā uzspiest, tas ir viss. Jā.